Ir 22. novembris, ceturtdien. Atkal mēs esam Liepājas Olimpiskā centrā. Šodien Kurzemes derbijs. Florbola klubs Kurš pret Talsu Riobeti. Cenšas neļaut viņam izskriet uz metienu. Ļoti labi izspēle, ļoti labs metiens no Elāna Dzīverta puses. Un, ja nemaldos, pielaboja to Gins Siliņš. Rezultāts 1-0. Rezultāts 1-1. Metiens uz vārtiem, bet atkal vēl precīzāk nospēlē Ronis. Mārtiņš Gross, spēcīgs metiens vārds stūrī. Ronis, ka neredzēja metienu un nepaspēja arī izlikt uz pretējo vārdu stūri. Rezultāts 2-1. Un šeit kļūdās līdz šim teicam spēlējušais Mārs Ronis. Viņš it kā tvēra bumbiņu no Oskara Bergmaņa metienu, bet izlaid no rokām un bumbiņu lidoja vārtos. Raitums. Metiens tiek bloķēts. Bumbiņa atkal savāc Raitums. Ļoti labi saspēles ar Artu Raitumu un Tomu Bitmanu, un rezultāts jau ir 3-2. Pēc nospēlētām 6 minūtēm 36 sekundēm. Klepis. Un ļoti labi izspēle. Un rezultāts 3-3. Precīzi Arts Raitums. Siliņš. Ļoti labi piebalda pēc saviem Raidis būs divus spēlētājus un atrod brīvo Miķelu Krūmu. Un Miķels Krūms mazliet pabojā mazākumu statistiku Talsniekiem. Rezultāts 4-3. Iespēja viņiem gūt 3 punktus. Un Ķekavā spēlēs Ķekavas Bulldog par sporta klubu Pārgauju. Kamēr es šeit jums iepazīstinu ar nākamajām spēlēm, rezultāts jau ir 5-3. Nemaldos. Un Talsnieki man sadzirdēja. Un precīzi šoreiz numuru 14 Jānis Klestraus. No numuru 44 Tomu Bitmaņa piespēles. Bitmanis atpakaļ Raitumam. Raitum Hameram. Bumbiņu lido garām vārtiem. Bumbiņu Normons Jansons. Piespēlē Raitumam. Un Raitums sev norganizē hat-triku. Rezultāts 5-5. Ārpus aizsardzības zonas. Pēdējās 5 sekundes. Un pēdējā sekundē Miķels Krūms raid bumbiņu Talsu komandas cietoksnī. Ar rezultātu 6-5 Mainieku uzvar papildu laikā. Šoreiz atvainojos